Neviens zīmols nav aizsniedzis jauniešu Snapchatā. Neviens. Kāpēc? Tāpēc, ka Snapchat strādā tikai tāpēc, ka mēs viņus tur neaizsniedzam. tajā brīdī, kad mēs tur sāksim savu veco ļaužu lietu, viņiem bāzt acīs, viņi ātri, tāpat kā viņi to izdarīja no Facebooka un citiem sociāliem, viņi ātri tip aizsauļos kaut kur citur. Esiet sveicināti jaunākajā Melns uz balta podkāsta epizodē. Šodien mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur valsts pārvaldes komunikātoru konferences ietvaros mums būs diskusija par to, kā veidot komunikāciju ar jauniešiem. Nu, tad varam sākt. Labdien visiem klātesošajiem! Labdien arī tiem, kas vēlāk skatīsies šo diskusiju caur Melns uz balta podkāsta epizodi. Es vēlos pateikties jums visiem, kā esat pievienojušies mums šodien diskusijai jaunieši, kā veidot sarunu ar TikTok un Snapchat paudzi. Man ir liels prieks redzēt, ka mums ir daudzi cilvēku auditorijā, mums ir gandrīz pilna zāle un tas ir superīgi. Man pašai kā jaunietei priecē, ka jums tas interesē un arī kā jaunietei es esmu pati uzaugusi internetā, es esmu ļoti daudz izmantojis TikTok un Snapchatu, un tāpēc uzreiz var teikt, ka es jūtu atšķirības to, ka jaunieši kā digitālā paudze atšķiras no citām paudzēm. Tas, ka mums sociālajie mediji ir galvenā platforma, kur mēs iegūstam informāciju, kur mēs sazināmies ar citiem un kur mēs galvenokārt veidojam savus uzskatus, ir ļoti veidojuši to, kāda mēs esam kā paudze. Un es arī zinu, ka tas nozīmē to, ka veiksmīgai komunikācijai ar šo paudzi nepietiek vienkārši ar informācijas nodošanu sociālos medijos, piemēram, iepostojot TikTok video, bet ir jāprot to darīt tiešām tā, lai sasniegtu jauniešus un iesaistītu tos. Tādēļ šodien mums ir 5 izcili runātāji, kuriem ir katram nedaudz citādāk pieredze darbā ar jauniešiem, kas varēs dalīties ar saviem veiksmes stāstiem un praktiskajām atziņām par to, kā viņi ir cenšies sasniegt jauniešus, iesaistīt jauniešus un tādā garā. Tāpēc es sākšu iepazīstināt, tad no manis pa kreisi pirmā ir Aleksandra Bērziņa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas atbalsta departamenta starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāja. Edgars Gertners, Geto Games sadarbības projektu vadītājs. Nikola Kleinberga, ANO JDP koordinātore. Toms Grēviņš, LTV raidījuma Gudrs vēl gudrāks vadītājs, Latvijas Radio 5 radošais direktors un DJs. Un visbeidzot, Ingus Rutulis, digitālā satura veidotājs un arī uzņēmējs. Un mans vārds ir Katrīna Simonovska, es esmu Parīzes politikas zinātnes institūta studente. Es vēlos teikt, ka es arī esmu aktīva jauniete un es būšu šīs diskusijas moderātori. Taču pirms es vēršos pie mūsu diskusijas dalībniekiem, es vēlos dot īsu ievadu un paprasīt varbūt tādu diezgan vienkāršu, bet, manuprāt, svarīgu jautājumu par to, kāpēc mums ir vispār svarīgi veidot komunikāciju ar jauniešiem un varbūt arī to, ko mēs saprotam ar terminu jaunieši. Tad, ja mēs skatāmies tādā no likuma puses, tad jaunatnes likumā jaunietis ir no 13 līdz 25 gadiem, bet arī citviet šī definīcija var tik paplašināt līdz 30 gadiem. Ja mēs, protams, skatāmies tādā lielākā kontekstā, starptautiskā kontekstā, tad ANO kontekstā tieši mēdz bieži teikt, ka jaunieši ir cilvēki, kas ir tādā teikt pārejas posmā no bērnības atkarības uz pieaugušo neatkarību. Tādā ziņā jaunieši mēdz būt tāda kategorija, kas ir netik konkrēti definēta, kā varētu būt citas vecuma grupas. Un tad runājot par, kāpēc mums vajag veidot komunikāciju, tad starptautiskajā kontekstā OECD uzsver, ka uzticība valsts institūcijām ir būtiska no sabiedrības, jo tas samazina krīžu izmaksas un tādā veidā arī palīdz krīžu pārvarēšanai. Bet es domāju, tieši runāju par jauniešiem, uzticība nav vien pietiekama,
jo jaunieši ir tieši tie, kuri izjutīs politisko lēmumu sekas visilgāk, kas tiek veikts šodien. Tāpēc jauniešiem ir arī svarīgi justies spējīgiem ietekmēt sabiedriskos procesus un lēmumus. Un tad es varētu teikt, ka tad pašvaldības ir varbūt tas pirmais līmenis, kur jaunieši var ietekmēt lēmumus. Un par šo runājot, valsts kontrolas revīzija 2023. gadā atklāja, ka tikai 10% no jauniešiem vecumā 13 līdz 26 uzskata, ka viņiem ir būtisks iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībās. Tad salīdzinājumam šis ir pieaugušu skaitā ir 42%, kas nozīmē, ka šis nevis tikai vājina jauniešu uzticību institūcijām, bet arī viņu iesaisti sabiedriskajos procesos un lēmumu pieņemšanā. Un tad, par ko jau ir runāts šajā konferencē, tad mums ir arī dezinformācijas draudi, kas ir tieši aktuāli ar jauniešiem, kas ir tā paudze, kas ir visu laiku internetā, tāpēc lielākoties visi jaunieši ir tam pakļauti. Un tad, piemēram, krīžu laikos, kā Covid-19 vai pašlaik hibrīda kara laikā, pēc Krievijas izraisītās pilna apmēra agresijas pret Ukrainu, mēs redzējām, kā viltus ziņas var ietekmēt sabiedrību un šķelt to. Tāpēc institūcijām ir jāveido ilgtermiņa uzticība, lai reaģētu uz krīzēm, bet arī, lai tās novērstu. Bet mēs gan jau visi esam šeit, jo jauniešu sasniegšana nav tik vienkārša. Bieži sociālajie mediji, kas varbūt šķiet tā piemērotākā platforma, nenes gaidītos rezultātus, jo ieraksti, ko veido atbildīgās institūcijas, nesasniedz plašu jauniešu auditoriju, vai arī sasniedz, tad jaunieši īsti neiesaistās. Un tas mums norāda, ka nepietiek vienkārši būt sociālos medijos, ja būt tur, kur ir jaunieši, bet ir jāzina, kā viņus uzrunāt un kā dabūt viņu uzmanību. Tāpēc mēs esam šeit. Un pirms sākam diskusiju, vēlos piebilst, ka diskusijas beigās mums būs 15 minūtes jautājumiem no jums klausītājiem, tāpēc droši jau sāciet par tiem domāt tagad. Labi, tagad pievērsīšos pie jums diskusijas dalībnieki. Tāda ar pirmo jautājumu es prasīšu jums, lai jūs nedaudz pastāstat par savu pieredzi darbā ar jauniešiem, un tad uzreiz tam došu papildu jautājumu par to, kas varbūt jums ir labi strādājis savā darbā, varbūt ir kādi konkrēti rīki, metodes vai kanāli, ja runājam tieši par sociālajiem medijiem, kas jums ir vislabāk palīdzējuši sasniegt jauniešu. Tad sākšu ar Aleksandru, varbūt no tādas tā eksperta lomas arī. Paldies. Man var dzirdēt, vai ne? Jā, tad es strādāju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā, kura sniedz pakalpojumus jauniešiem. Tad mēs apmācam jauniešus rakstīt projektus, apmācām jaunus darbiniekus rakstīt projektus, lai jaunieši varētu realizēt savas idejas. Tās idejas saistītas ir ar iekļaušanu, ar līdzdalību, pilsonisko aktīvismu. Mēs faktiski palīdzam jauniešiem veidot Latviju labāku. Es tā varētu vienkārši teikt. Līdz ar to tā komunikācija ir tāda pastarpināta no manas puses attiecīgi, bet tas varbūt tās, kas strādā noteikti pieeja jaunietim, ko arī piemēro aģentūra. Mums ir īpašs Eiropas jauniešu tīkls, kur jaunieši, kas ir bijuši veidojuši šos projektus, brauc uz skolām, uz festivāliem un stāsta citiem jauniešiem, kā tas ir. Un tādējādi dodot pārliecību, ka īstenībā, ja es esmu tur bijis un piedalījies, tad arī tu to vari. Tā jauniešu komunikācija, sniedzot informāciju, tā noteikti strādā. Un tam ir arī pierādījumi, visam noteikti. Jā, Edgar? Jā, no tāds tā kā Ghetto Games ļoti zināms starp visiem jauniešiem Latvijā, manuprāt, nav neviens jaunietis Latvijā, kas nezin to. Tad, Jauki arī pieaugušie zina, bet jā, Ghetto Games tā ir lielākā ielu sporta un kultūras platforma ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un gribētos teikt arī Eiropā. Un mūsu tāda vīzija ir, ka Ghetto Games ir platforma jaunietim, kur attīstīties kā fiziski, tā mentāli, un tas instruments ir sports. Vai tas būtu basketbols, vai ielu futbols, vai florbols, vai cīņas, vai dejas. Bet tam visam klāt nāk arī citas aktivitātes, joki, humors, izklaide, lai piesaistītu pēc iespējas lielāku auditoriju.
Un tā mūsu ikdiena notiek gan sociālajos tīklos, kur mums ir ļoti daudz dažādi sociālo tīklu profili. Instagrams, TikToks, YouTubes. Un tā komunikācija ir, reizēm šķiet, ka tik daudz pat tu nevari uzsūkt, cik daudz mēs informāciju publicējam. Bet tā otra daļa ir, ka mēs ļoti aktīvi dodamies pie jauniešiem. Un ja tas ir, piemēram, skolas sports, tad sacensības tiek rīkotas tādā veidā, ka tās tiek arī fotografētas, tiek taisīti sižeti, tiek taisīti raidījumi, un tas jaunietis tiek likts tajās prožektoru gaismās. Vai arī, ja mēs braucam, piemēram, uz skolām ar iedvesmojošu, teiksim tā, daudz brauc ar iedvesmojošām lekcijām, tad bez tā stāsta, ko daudz dara, mēs arī izkustamies. Mums ir tādas treniņu nodarbības, jeb sporta stundas, kas ir pašā sākumā, lai salauztu ledu, lai saprastu, kas vispār ir auditorijā un lai to jaunieti atvērtu. Un tas, kas strādā, viennozīmīgi ir tas, ka tu esi kopā ar jaunieti un ka tu piedāvā jaunietim piedzīvojumu. Ka viņš saredz kaut kādu jēgu tajā, ko tu dari. Un tu vari atnākt, piemēram, spēlēt futbolu ceturtdienā Grīzņkalnā, un tad Nolekā Rīgā notika pirmais ielu pasaules kausa ielu futbolā, kur bija dalībnieki no 30 valstīm, un arī tā komanda no Geteņa piedalījās, un tie bija mūsu puiši. Tā kā mēs mērogojam lietas un cenšamies tādā veidā arī to jaunieti dabūt viņu uzmanību. Paldies. Un tad, Nikola, jo Aleksandra runāja par to jaunietim, manuprāt, ANO jauniešu delegāta programma ir izcils piemērs tam. Tad, ko tu domā? Jā, es koordinēju ANO jauniešu delegātu programmu, un nākamgad arī būs mans delegāts termiņš, un mēs esam Latvijas jauniešu balss ANO, mums ir jauniešu delegāts, kas aktīvi pārstāv Latvijas jauniešus dažādos ANO un arī ārpus ANO formātos. Un, jā, mums ir liela komanda, un tā mēs arī darbojamies, bet es teiktu, ka mēs esam tas formālais un neformālais kopā, ka formālais mums ir tas tiešām darbs, piemēram, ar ministrijām un pašvaldībām, kur mēs ejam un stāstam, ko jaunieši domā. Mums ir konferences, kurās mēs apkopojam jauniešu viedokļus, mums ir jauniešu rezolūcija 2 reizes gadā, kur tad mums ir tie aktuālie sabiedrības temati, bet tā neformālā daļa, kas, manuprāt, ir tā svarīgākā, kas patiešām ir tas jaunietim, ir tas, ka mēs braucam uz skolām. Mums ir ievadlekcija pavisam maziņa, tas viens mācības stundas ievadā sākumā par ANO, un tad mēs simulējam ANO drošības padomus, tā kā simulāciju. Gan tādēļ, ka mēs šobrīd kandidējam kā Latvijā ANO drošības padomē, gan tādēļ, ka to ir ārkārtīgi svarīgi saprast. Un mēs braucam kā jaunieši, mēs nebraucam kā lielie un gudrie, mēs nākam pastāstīt, mēs caur spēli parādam jauniešiem drošības padomes būtību, un tad viņi arī paši iejūtas diplomātu kurpēs, un mums ir arī spēle, kurā no drošības padomes valsts tu esi, kur caur ilgspējas mērķiem mēs skatāmies. Mums ir ļoti dažādi veidi, kā mēs tam jaunietim iedodam to ieskatu, kas ir ANO, tā nevis stāstot savu patiesību, bet iedodot citu perspektīvu. Un tas jaunietim tiešām, manuprāt, ir tas labākais, gan sociālos tīklos, gan ar to savu identitāti, kāda mums ir, gan ar kaut kādiem jokiem. Mums ir, piemēram, ANO burvis, kas ierod uz nacionālo konferenci, un tādā joku formātā mēs iedrošinam to jaunieti, ka mēs neesam nekas baiss, ka pie mums var nākt runāt. Mēs, protams, nebraucam nekad žaketēs uz skolām. Mēs cenšamies tādā jaunietim draudzīgā stilā pasniegt tā, lai tas jaunietis var nākt un runāt, un tad mēs varam arī viņu pārstāvēt tālāk. Paldies! Un tad tālāk pie Toma arī projekti, kas ir zināmi jauniešiem, gan Radio 5, gan Gudrs vēl gudrāks, arī darbs ar digitālā satura veidotājiem, kas ir zināmi jauniešiem. Tad kādi ir ieskati no tava darba? Pirms 11 gadiem Latvijas radio mani uzaicināja veidot platformu jauniešiem. Tajā laikā to sauc 5LV, tagad to sauc Radio 5. Pirms 11 gadiem tā situācija bija krietni savādāk, ja mēs skatāmies tieši uz interneta pasauli. Vēl joprojām daļa jaunieši dzīvoja Twitterī, kur, man liekas, viņus mēs vairs nekad nevarēsim atrast. Daļa vēl bija Facebookā. Un, respektīvi, tas, ko es gribu teikt, cauri laikam ejot un veidojot vienu no Latvijas lielākajiem arī mēdīju brandiem tieši sociālajos tīklos, kur jūs vienkārši varat salīdzināt radiostaciju, televīziju sekotājus un salīdzināt ar to, cik ir pieciniekam. Tad tā svarīgākā lieta vienmēr ir bijusi atstāt tos interneta lēmumus to cilvēku ziņā, kuri ikdienā par to deg
un kuri seko tam līdzi, jo, kā mēs to visi labi zinām, un jaunieši arī to ļoti labi zina, visi interneta paradumi, visas interneta tendences mainās vaiprātīgā tempā, un jo tālāk mēs ejam uz priekšu, jo nāk jauns gads, jo attīstās atkal mākslīgais intelekts, un vēl vēlams viņi sazina, kas šīs tendences mainās burtiski pa stundām, un tāpēc ir svarīgi nevis sēdēt barā, un štukot, hei, ko mēs tagad varētu darīt, vai mums labāk būt tur, vai būt tur, bet, ka tu zini, ka tev ir ļoti laba komanda, kur ir cilvēki, kur seko tam līdzi un kur zina, kurus pareizos lēmumus pieņemt. Man liekas, tas tā mūsu galvenā šīs dienas tēma par to, kā sasniegt jauniešus internetā. Man liekas, ļoti labs piemērs, par ko es daudz domāju pēdējo mēnešu laikā, ir britu mūziķis James Blakes, kurš ir iestājies tādā lielā opozīcijā pret mūzikas industriju šobrīd. Viņš visu mēģina darīt pats. Un viņam ir kaut kāda, droši vien, es tagad neatceros precīzi, bet vairāk miljonu sekotāju Instagramā. Un viņš saka, un es ielieku savu koncertu plakātu, un to redz 2000 cilvēki. Un tā ir reālā situācija, kurā es šobrīd atrodos. Ja es nesamaksāju Metai konkrētu naudas summu, un ja man nav cilvēku kopums, kur izdomā, kā tieši visu jāsaslēdz ir pareizi, lai mani sekotāji uzzinātu to, ka man Mančestrā, novembra vidū ir koncerts. 2000 cilvēki no viņu miljoniem ir ieraudzījuši šo ziņu. Un te mēs runājam par pasaulē populāru mūziķu, kurš nevar uzrunāt savu auditoriju, starptautisko. Un tagad mēs mēģināsim saprast, kā mēs Valmierā varam uzrunāt jaunieti, vai ne? Lai viņš atnāk uz bibliotekas rīkoto grāmatu dienu sestdienā. Respektīvi, mums ir jāskatās plašāk un vēlreiz, man liekas, ka tā galvenā atslēga, kas ir bijusi pieciniekam, ka mēs vienmēr esam ļāvuši arī pašiem jauniešiem darīt jauniešu lietas, un kas attiecās uz internetu, viņi paši zina vislabāk, kur un ko un kā ielikt, lai tas sasniegtu vismaz dažus cilvēkus. Un vēl es tikai ātri pielikšu klāt vēl to, ka mēdījiem ir arī nedaudz vienkāršāk. Tas, ko tagad mēs redzam TikTok vidē, mēs to laikam intuitīvi, bet apzinājāmies pirms 11 gadiem, respektīvi tajā laikā vēl ļoti, ļoti svarīgi bija, es domāju, YouTube ir arī mainījies tas, kā gan jaunieši to lieto, gan kā mēs pieaugušie to lietojam, bet tas, ko mēs darījām, mēs principā pilnīgi visu saturu likām iekšā YouTube. Un kā jaunam mēdījam 2-3 gadu laikā tas sāk atmaksāties, tāpēc, ka saturs bija daudz, saturs bija dažāds, un tu lēnām sāki vākt to auditoriju no visdažādākajām pusēm. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī mūsdienu interneta vidē, ka nav tā, ka strādā tikai tas, kas ir maz. Ja tu vari visu laiku piegādāt daudzpusīgu, interesantu un dažādu saturu, tu vari arī kļūt par tirgus līderi. Paldies! Un tad, Ingus, varbūt tev kā digitālā satura veidotājiem tavs darbs ir tieši sasniegt jauniešus, un varbūt tev ir tāda ieskata, kā to darīt bez samaksāt Metai, lai izplata tavu ziņu. Kā tu centies varbūt darīt to pats par brīvu, tā teikt? Tā, kā es to cenšos darīt pa brīvu? Pa brīvu nav tādas lietas, bet noteikti pieredze ir tā maksa, ko es maksāju tajā. Un viena lieta, kā es sasniedzu jauniešus, es nezinu, vai jūs zinat vispār, par ko es daru vai ko es esmu darījis. Esmu arī organizējis neskaitāmus pasākumus. Nezinu, vai Edgars zina, arī kolēģis no Ghetto Games. Esmu viens no Ghetto Games alianses dibinātājiem, man liekas, 2013. gadā. Ir organizēti daudz pasākumi saistībā ar streetball, street floorball. Ir organizēti ekstrēmo sporta festivāli, kur ir skateparku sporta veidi, ir Latvijā kendāmas atvestas, ir jaunieši izglītoti, socializēti. Tagad es vairāk golfam pievērsies, esmu Golfa federācijas vēstnesis un arī caur sociālo tīklu cenšos dabūt jauniešu spēlēt golfu. Un kā es to daru, es gribu izveidot pat, varbūt tā mazliet sautīgi skan, bet pasākumus, ko es taisu priekš sevis vai ko es gribētu piedzīvot, ka es biju jaunāks un ar visu to domu, kad es ielieku visas tās sīkās nianses, kam tur ir jābūt, kā tam pasākumam ir jāizskatās. Un es taisu to pasākumu tā, lai to pasākumu kā organizators pats izbaudu. Man liekas, vairāk nekā tie jaunieši. Un tad tie jaunieši no malas to redz un viņi to pasākumu novērtē vairāk. Un tad attiecīgi, kad ir kāds pasākums pirms skateparkiem, es noteikti, kad atrodu auditoriju, kas tur būs, es aizbraucu uz to skateparku, kur notiks, piemēram, tur festivāls. Es atrodu vietējos jauniešus, tad
ievāc kontaktus no viņiem, tad tālāk viņi atrod visus savus draugus, kas ar to nodarbojās, izdod to informāciju tālāk. Jo viens ir taisīt tādu generalized informāciju, ko tu var ielikt TikTokā, kas ir it kā visiem, bet ja tā auditorija nesasniedz tos īstos cilvēkus, tad jūs tur varat saņemt 10,000 skatījumus, bet ja tie īstie cilvēki neredz, tas pasākums būs neizdevies. Tā kā to mārketingu un tās lietas iesaistot jauniešus vajag ļoti, ļoti specifiski par tām lietām, vietām un notikumiem, ko jūs darat, un integrēt pašus jauniešus. Man liekas, ļoti, ļoti svarīgi to netaisīt kā vispār, ka mums ir budžets 1000 eiro reklāmai. Uzfilmēsim reklāmu, iepaustosim, bet aiziet, nezinu, uz vietu, kur jūs taisat, to pašu bibliotēku atrodat cilvēks, kas lasa grāmatas, lai viņi iedod vēl cilvēks, kas lasa grāmatas, un tā jūs atrīsiet vairāk cilvēks, kas lasa grāmatas. Paldies. Labi, tad dosimies tālāk. Es domāju, visi diskusijas dalībnieki tā summējot teica, ka jaunieti zina labāk, un lai dabūtu jaunieti uz bibliotēku, tad ir jāveido komunikācija ar jaunieti un jāsaprot, kā viņš vēlētos tikt uzrunāts. Taču ir kaut kā jādabū viņš uz to bibliotēku, lai viņš atvērtos, lai viņš pastāstītu to, kā viņš redz pasauli un kā viņš redz to, kā viņš gribētu ietekmēt lēmumus vai ko viņš gribētu pašvaldībā. Tad varbūt šis jautājums ir sākumā es paprasītu no vecākās paudzes perspektīvas Edgaram un Tomam. Atvainojos. Kāds jums varbūt esiet redzējuši, kā varbūt jauniešu vajadzības un tā teikt paradumi atšķiras no citu paudžu uzvedības un komunikācijas veida? Varbūt jums ir tā kā piemēri, kā varbūt citas paudzes cenšas iesaistīt jauniešus un nesanāk. Man šķiet, viens no tiem atslēgas punktiem, ko es arī minēju, ir tas satura apjoms. Es pieņemu, ka mēs ar Tomu, kā vinila plašu cienītāji, esam no tā laika, kad saturam bija liela vērtība, tāpēc, ka uztaisīt kvalitatīvu saturu maksāja daudz, tas paņēma lielu resursu, un, piemēram, ja Jackass, kur Džeki, lielveikala ratiņos brauc lejā no kalna, tās bija lielas sērijas, skaisti, tur, filmēšanas komanda noteikti kādiem 10 cilvēkiem, tad šodien parasts cilvēks var ielikt ar telefonu, nofilmēt video, kā viņš izvējas uz klaviatūras, un viss ir super starā. Un tas saturs pa lielam ir līdzīgs. Vai ne? Pēc tādas būtības. Tāpēc man šķiet, mēs kā tāda senāka paudze, tas tik labi skan. bet mēs vairāk, es domāju, pieķeramies tām idejām un lielajām lietām, un es piekrītu Tomam, ka ir vajadzīgi jaunieši, kuri saprot un zina, ko, bet tiem jauniešiem ir nepieciešams norādīt varbūt tādu strateģisko virzienu un kaut kādu ietvaru, un tad ļaut viņiem arī to izdarīt. Jo, piemēram, mūsu gadījumā, ja Geto Games sadarbības partneris ir, piemēram, Maksima, un tad jaunietis viņš kaut kā nenokontrolē, ka esot pie Rimī Olimpiskā sporta centra, nevajag izcelt, ka tas ir Rimī Olimpiskais sporta centrs, un to viņi var tādā ziņā piekoriģēt, bet principā es piekrītu, ka tas jaunietis var vislabāk to vēstījumu nodot. Un skaidrs, mans novērojums ir tāds, ka viņi mainās apmēram tā kā diametrāli pēc tā, kā viņi izturas, kā viņi runā, kā viņi uzvedas un kādas ir viņu darba spējas un kā viņi vēlas strādāt. Tas apmēram mainās reizi pa 7 gadiem. Es, piemēram, šobrīd esmu absolūti priecīgs par 18 gadniekiem, kas ienāk mēdījos. Tās ir pilnīgi jaunas darba spējas, pilnīgi jauna, ātra reakcija. Jā, es ieteiktu pievērst uzmanību 18, 17, 16 tiem gadniekiem šobrīd, bet jo vairāk es aizdomājos, jo visā pamatā jau jautājums ir par to, ka mēs darām kaut kādu, mēs vecie vai ne, darām kaut kādu lietu, un mums vajag, lai tas jaunietis, lai viņš ieiet tajā zobratā un arī turpina darīt to pašu lietu, un mēs to ratu varam velt uz priekšu, un jo vairāk es aizdomājos par to, kā ar viņu komunicēt, jo vairāk man nāk prātā termins, kas parādījies Latvijas sabiedrībā arī ne bez 5 organizētā labdarības maratona dod 5 palīdzības, ir bērnu emocionāla audzināšana. Un ja šeit zālē es jau redzēju vairākus cilvēkus, kur zina, kas tas ir, un paši ir arī izgājuši bērnu emocionālās audzināšanas kursu, un, respektīvi, man liekas, tur ir tieši viss pateikts par to, kā jaunietis, kurš ir tikko ieradies jaunā uzņēmumā vai jaunā
jaunā vietā, kurā ir citi jaunieši un visi mēģina kaut ko darīt kopā. Viņš ne ar ko citu neatšķiras kā no bērna, kurš arī ir ieradies pasaulē un mēģina tagad saprast, ko un kā darīt. Un tad īsumā ļoti noīsinot bērnu emocionālās audzināšanas pamatīdeja ir nevis tu liec kaut ko tam cilvēkam darīt, bet tu rādi apstākļus, lai viņš radītu to, ko tu vēlies, lai viņš rada. Un tie paņēmieni ir dažādi, un kā mēs te sarunā šim gatavojoties, kā es tev teicu, viens no galvenajiem, piemēram, tad, kad es sāku 5 projektu, es ļoti ātri sapratu, ka tā brīža 19 gadnieki neatbild uz telefonu zvaniem. Un man tas bija tāds, kas man vajag ātri tagad dabūt rezultātu, man ir jāzina, vai tu rīt būsi, vai kas, un es 5 minūtes stāvu un gaidu, kad kāds pacels klausuli. Un es ļoti ātri sapratu, ka viņi vienkārši atsakās runāt pa telefonu. Viņi jau bija pārgājuši tikai WhatsApp komunikācijā. Un ir 2 iespējas, ko šajā gadījumā es varētu darīt. Viens, es varētu viņus visus sasaukt un pateikt, ka turpmāk par katru nepaceltu zvanu, vai ne, ir 10 eiro kopējā kafijas kasītē. Respektīvi uzvesties kā tipiski, piedodiet, mani vecāki. Bet pareizais veids, kā es to saprotu, ir sākt vairāk lietot to WhatsApp un mēģināt saprast, kā no viņiem dabūt tajā vidē ārā, un izrādās, ka var, jā, un viss notiek, tikai, respektīvi pieņem, tas bija kaut kā, tā bija tāda pirmā lieta, kas bija patiešām jāpieņem. Viņi neatbild uz tālruņa zvaniem, viņi negrib runāt ar tevi pa telefonu, un tad, kad es to pieņēmu, tas ļoti daudz ko atrisināja. Droši vien vēl maza piebilde, liekot klāt mēs, un ar to es domāju mēs visi, kā paudze, kura šobrīd strādā kādos svarīgos amatos, kur mums jāievēro kāds noteikts reglaments, mēs to jaunieti ļoti gribam arī sterilizēt. Piemēram, iztēlojieties, ka jaunieci atnāk uz pašvaldību un saka, man ir ģeniāla ideja, nodedzināsim kaut kādu siena kaudzi pilsētas svētku laikā, mēs visi saķertu galvu. Teikt, tas vispār nestrādā. Un man šķiet, ka daudz viet mēs to jaunieti kaut kā mēģinam bremzēt un arī neļaujam viņam kļūdīties. Un tur ir tā lielākā problēma, tāpēc, ka var saprast pieaugušos, mums ir budžeta atbildības un vispārējais, un vēl vadlīnijas, bet tas jaunietis, viņš arī grib tikai kā labāk. Un droši vien tas risinājums būtu, mēs varam dedzināt, ja ne tur 10 metrus, bet 5 metrus to gubu un nolikt blakus to ugunsdzēsēju, bet tādā ziņā, ka to jaunieti neizslēdz laukā no spēles, jo man šķiet tas tāda kopējā tendence, ka mēs ļoti gribam uzreiz perfektu, gatavu produktu, kurš strādās 24/7, bet kā Toms minēja, tas tā nebūs. Jā, maz piebildi arī no manis. Pašvaldību funkcijās ir darbs ar jaunatni, un jau šobrīd daudz jaunas darbinieki strādā ar jauniešiem tieši tā, ka viņi tos atbalsta, dod viņiem iespēju radīt, veidot, rakstīt projektus, un darīt to pašiem, nevis noteikti kaut kādu stratēģisku virzienu, bet ļaut viņiem domāt, kā tas viss varētu būt. Un arī aģentūra, kur es strādāju, arī mēs paši cenšamies iesaistīt līdzdalībā jauniešus. Pagājušajā gadā, bet šogad notika brauciens līdz Valgai, kur 100 jaunieši devās uz Igauniju, un ceļā līdz tai vilcienā aprunāja dažādas, par klimatu pārmaiņām, par dažādiem izaicinājumiem, par līdzdalību un tam līdzīgi, un šo visu programmu veidoja jaunieši. Un mums kā aģentūrai tas bija tāds ļoti liels izaicinājums, tas ir mūsu pasākums, bet tajā brīdī, kad mēs atdevām šo programmu veidot jauniešiem un pēc tam dzirdot, kāds bija viņa atsauksmes, paldies par iespēju. Ak, Dievs, tas bija labākais pasākums visā manā mūžā, un kā es visu nakti vienkārši satraucos, kāds viss notiksies. Bija tik superīgas sajūtas. Protams, ka mēs uzreiz vienkārši neatdevām viņiem veidot šo programmu. Mēs piesaistījām mācību vadītājus, kas viņus tā kā moderēja, visticamāk tās programmas izveidē. Un tas ir tas veids, manuprāt, kā var darīt, iesaistīt pašus jauniešus. Un iepriekš strādāju valsts kontrolē, kur es pētīju komunikāciju ar jauniešiem, kā pašvaldības komunicē ar jauniešiem. Un bieži vien tur parādījās tas, kā pašvaldības komunicē, tās komunicē tā kā ar pieaugušajiem. Proti nevis tā, kā to grib jaunieši. Ja mēs kopumā vispār skatāmies to, kā komunicēt jauniešiem,
darīt to caur to, kas viņiem patīk, caur sportu, caur, digitālajiem spēlēm, vienkārši meklējot tos veidus, kas viņiem patīk, kur viņi atrodas, piemēram, skolās, sportā, spēlēs, un ir daudz organizācijas, kas tieši to arī dara. Piemēram, Īrijā viena no organizācijām ir principā jauniešu centrs, kur ir digitālās spēles. Jaunieši nāk spēlēt spēles, un tad līdz tām spēlēm ir iespēja arī kā reiz uzzināt par jauniešu līdzdalību, par solidaritāti, uzrakstīt projektus un tam līdzīgi. Katrā gadījumā meklēt tos veidus, kas interesē jauniešiem, un tos var uzzināt tikai viņus iesaistot. Tas ir tas galvenais message, ka bišķiņi atdot to telpu viņiem. Un attiecībā uz jauniešu līdzdalību vienā no rīkiem jaunas darbiniekiem ir jautājums, kā tu jūties atdodot jauniešiem varu, vai tu esi excited or nervous? Tas, man liekas, tāds labs sevis tāds testeris, kā tu jūties, vai tu ļoti nervozē, jo tu ir bail atdot viņiem, varbūt viņš sačakarēs, vai tu tomēr esi tāds ar tādu, wow, pasīsimies, kā tas sanāks, un varbūt sanāks beigas superīgi. Un es teiktu, ka ir jāmēģina, jo tiešām arī mums bija tādas satraukums, bet mēs tā kā ļāvāmies, un pēc tam tie rezultāti bija ļoti labi, un šogad nākamgad, mēs plānojam tādu projektu nakti, kas ir paredzēts jauniešiem, rakstīt projekts visu nakti, aptuveni 100 jaunieši, atdot to programmu viņiem, lai viņi taisa to 2 dienu programmu paši ar mūsu atbalstu, bet viss viņa idejas. Jā, tā kā, manuprāt, dot viņiem šo telpu, vietu, tā mēs audzināsim viņus par spējīgiem daudz ko darīt. Jā, paldies. Es gribēju pirmkārt atbildēt par to, ka jaunieši neatbild telefonu zvaniem. Tā ir. Ja man kāds nepazīstams zvana, es noseivoju un pastos WhatsAppā bildi, lai es saprastu, kas man tikko zvanīja. Bet labi. Ejot tālāk, jūs, man šeit visi dalībnieki jau runāja par to, ka vai nu jauniešiem vajag tā teikt iedot strateģisko virzību vai iedot viņiem platformu, kur viņi paši var realizēt projektus un tādā garā. Es domāju, ka šeit arī var padomāt par to, kāda ir atšķirība starp aktīviem jauniešiem, kuriem nevajag šo virzību, ko es teiktu, kas ir Nikola un Ingus, kas mums ir šeit, kas paši spēj, un tad ir varbūt netik aktīvi jaunieši, kuriem vajag šo grūdienu, kuriem vajag tā kā iedvesmu un redzēt, ka viņos grib ieklausīties un ka tas nav vispār tik bailīgi darīt kaut ko foršu un tā teikt, pazemināt to uz tādu veidu, ka tas ir vieglāk iesaistīties. Un tāpēc arī gribu vērsties pie mūsu, pie Nikolas un Ingusa, kā varbūt tādiem aktīvākiem, kā varbūt jums ir, jūs jau pieminējat iepriekš, varbūt jums ir tādi konkrēti piemēri, kur aktīvie jaunieši var piesaistīt citus jauniešus, ja kādā veidā varbūt jums tad ir, var pastāstīt par kādu konkrētu piemēru, kur jūs paši vai kāds cits ir veidojuši un izplatījuši iniciatīvas, kas pēc tam ir strādājuši starp jauniešiem. Es laikam tad sākšu, jau sākot, varu pastāstīt par to, ko mēs ar Edgaru runājām pirms diskusijas, par to, ka jaunietis negrib darīt, tad neviens viņu baigi neiedvesmos kaut ko darīt. Visam jāsākās pašam no sevis, un tāpēc vajag atbalstīt aktīvos jauniešus. Un atkal tālāk cilvēki, kas ir viņiem apkārt, ja redzējis, kad viņu atbalsta, viņš ir aktīvs, viņam nāk kaut kāds labums vai vienkārši ir forši, tad cilvēki tā kā adaptēsies tajā situācijai, varbūt redzēs, ka ir kaut kāda iespēja, un tad no tās vietas viņam pašam sagribēsies kaut ko darīt. Bet tā bezmērķīgi mēģināt visu laiku pavilkt cilvēkus, kas negrib, lai viņus pavelk, absolūti teikšu neiesaku. Varbūt nepopulārs viedoklis, bet jā, kā jau arī Geto Games ir piemēri bijuši, par ko Edgars varbūt varētu pastāstīt sīkāk. Ja jaunietis grib, viņam vajag palīdzēt, viņu nevajag noriet. Arī tā diskusija pirms tam, ko jūs runājāt. Jā, vai kaut kādos rāmjos varbūt ielikt dažas tās idejas ir pārāk trakas, un varbūt kādam tā ideja, ja ir kaut kāds piks budžets piemēram pasākumam kādai pašvaldībai, ja tā auditorija ir maza vai tas pasākums ir piemēram tur trīs adītājām jaunām vai vēl kaut ko, tad varbūt izšķirtos vairāk par pasākumu, kas būtu, tur piemēram 100 jauniešiem, kas grib tur peldēt vai tas tāds rupšs piemērs, bet jā, Edgars varbūt var mazliet arī pakomentēt šo situāciju.
Jā, tas piemērs bija tāds, ka Geto Games ir sadarbība arī ar probācijas dienestu, un mums ir dažādi jaunieši, kas ir nākuši nosacīt, es nezinu, kā to profesionāli sauc, bet, teiksim, uz sarunām par dzīvi, tas droši ir kaut kāds mentorings. Un tanī brīdī, ja tev ir jaunietis, kurš neatbild uz telefonu zvaniem vai neatnāk un neatskaitās, un tad pa telefonu viņš izdomā visādas pasaciņas, tu skaidrs zini, ka tev pat nav jēgas tērēt uz viņu laiku, tāpēc, ka tur nekā nebūs. Un, kā Ingus minēja, jā, tur ir jāstrādā ar aktīvajiem jauniešiem, un Geto Games gadījumā tie ir varbūt sportiski aktīvi, jūsu gadījumā tie ir atkal politiski un citādi aktīvi cilvēki, un tikai liekot kopā tos burbuļus, kaut kas var arī sanākt, jo nav tāds viens instruments vai viens kanāls, kā to jaunieti pie sevis dabūt. Man šeit pats galvenais ir tas, ka mēs esam tik dažādi šeit sēžot, un katrs varbūt pārstāvam arī savu jomu, ka mēs nesākam vienā brīdī rādīt uz otru ar pirkstu, kad es, piemēram, kā sportists teiktu, ko tie sausiņi tur vispār ar savu ANO, vai ne, kāpēc viņiem. Vajag arī viņiem un vajag arī sportistiem, tāpēc, ka tie jaunieši arī dažādi, un tas ir tāds būtiskākais. Jā, man šķiet, ka jaunieši ir ārkārtīgi dažādi, un tie paņēmieni un tās intereses ir ļoti, ļoti dažādas, bet es neteiktu, ka tos neaktīvos nevajag ņemt paspārnē, jo man, piemēram, ļoti spilgts piemērs ir tas, ka man vidusskolā ļoti vajadzēja pašpārvaldi. Es darbojos ar pašpārvaldēm Rīgas ietvaros, un man arī manā skolā vajadzēja. Un tad man bija ideja, es gāju, runāju ar direktoru, ar skolas vadību, es izveidoju pašpārvaldi, mums bija reglaments un viss pārējās, man bija ideja, kādā sistēmā mēs strādāsim. Un tad es sapratu to, ka man vajag tos cilvēkus arī. Un bija daži, kas atsaucās, kuriem interesē, pašvalde izklausās riktīgi forši. Un tad sapratu, man vajag arī kādu no savas klases, kurus es pazīstu. Un tad es vienkārši aizvilku savas klases biedrenes. Viņas tā, Dievs, Nikola, tā kā liec mums mieru, jo mums esi vilkusi neskaitāmos projektos un idejās. Tā kā tiešām, mūs šoreiz nē, bet es teicu, ka nē, ir jānāk. Un tad viņas mēģināja, viņas arī mums bija tādas grupiņas, un viņas vadīja grupiņas. Es redzēju, cik ļoti tas viņas izmaina, jo, piemēram, bija meitene, kur bija ļoti, ļoti tāda klusa un vispār nekur neiesaistījās. Un es redzēju to, kā viņa ar varbūt jaunākiem un saviem vienaudžiem ļoti atvērās, un tas neaktīvais kļuva par nedaudz aktīvo. Labi, tad, kad es aizgāju, un tad mēs visi beidzām vidusskolu, tad viņas vairs nedarbojas pašpārvaldē, bet es redzu to, ka kaut kas viņām tas ir palīdzējis. Un arī šodien viņas man rakstīja, īstenībā, paldies, Nikola, ka tu izveidoji pašpārvaldi. Es galīgi neticēju, ka tam tagad brīdī ir jēga, bet tagad es skatos, ka īstenībā tas bija viens no maniem highlightiem vidusskolas laikā. Un tāpat arī braucot uz skolām, mēs braucam uz skolām, kur ir ļoti, ļoti dažādi tie jaunieši. Ne visi klasē grib iesaistīties, tur arī ar skolu, cik aktīvi pati ir skola, skolas vide, vai tā veicina to līdzdalību. Un ļoti bieži ir tas, ka skolas vide nav tāda, kas veicina līdzdalību, tur varbūt pat nav tās pašpārvaldes jaunieši nemaz nezin par iespējām, kā iesaistīties, un mēs nākam runāt par ANO. Tas līmenis ir ļoti, ļoti dažāds. Un tad tas, kā mēs varam iedrošināt tos, kas galīgi sēž malā, jo viņam ir jādarbojas grupās, viņam ir jārunā, pēc tam jāiet prezentēt. Un es pajautāju, kādu stundu viņi kavē. Tajā brīdī, kad mēs nākam, tad viņi parasti pasaka matemātikas, piemēram. Un es jautāju, jūs gribat mācīties matemātiku vai tagad ar mums? Un tad parasti, labi, mēs iesaistīsimies. Un tad viņi iesaistās, viņi saprot, kas notiek. Un tas ir tāds, wow, paldies, ka jūs atbraucāt, pastāstījāt, ka mēs iedodam to citu un kaut kā viņus iemānam, varbūt tajā aktīvismā, dažādiem paņēmieniem, ka mēs paši esam enerģiski un viņi redz, ka, piemēram, mēs esam tie paši jaunieši, ka varbūt mums ir tā pāris gadu atšķirība, bet tas jaunietis tas pats ir. Un tad tas jaunietis, kas varbūt nav tik aktīvs sākumā, viņš domā, tas nav tik baisi, kā man likās sākumā. Tā kā tie paņēmieni ir dažādi, tas ir tas, kas strādā mums, tas ir tas mūsu rokraksts, kā man patīk teikt. Es arī pārstāvu noteikti to viedokli, ka jācenšas visi jaunieši uzrunāt. Galu galā tie ir jaunieši, kuriem varētu būt dažādi funkcionāli traucējumi, tie ir jaunieši, kas atrodas attālākos reģionos un tam līdzīgi. Un par to arī runā Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā par visu jauniešu iesaisti. Un īstenībā jau šobrīd daudzas organizācijas jaunatnes jomā to arī dara, raksta šos projektus, saņem no Eiropas Savienības finansējumu, tieši lai iesaistītu tādus jauniešus, attiecīgs no tālākiem lauku reģioniem vai tiem, kuriem funkcionāli traucējumi vai kur atrodas tajā situācijā, kur nemācās nestrādā. Tā kā es gribētu teikt, ka kopumā daudz jau šobrīd tiek darīts attiecībā uz jauniešu iekļaušanu. Un jā, tie noteikti dažādi šeit komunikācijas kanāli, dažādi projekti, kur attiecīgi var domāt, kā šos jauniešus iesaistīt. Vienkārši viens no piemēriem.
viens no projektiem, ko aģentūra apstiprinājusi, ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu, un tur jaunieši, kuriem nav funkcionāli traucējumu, kļūst par draugiem, un viņi tiek apmācīti kā draugi jauniešiem funkcionāliem traucējumiem. Tā kā, manuprāt, tas tāds jauks žests, ka jaunieši grib iestāties pēc citiem jauniešiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, un padarīt viņus redzamākus. Jā, tā kā es domāju par to iekļaušanu, jā, tie ir tie dažādie veidi. Viens no tiem ir mobilais darbs, ko arī daudz pašvaldības jau šobrīd dara, brauc uz tiem attālākiem lauku reģioniem, stāsta jauniešiem par līdzdalību, par iekļaušanu, un šis strādā. Jo ir pierādījumi tiešām šīm Eiropas Savienības programmām, ko arī finansējumi tad izmanto dažādas biedrības pašvaldības, ka tie jaunieši, kuri ir bijuši šajos pasākumos, ko organizē biedrības pašvaldības, viņi kļūst iekļaujošāki, pilsoniski aktīvāki, viņi ir sajutuši pieredzi, kā ir, ka viņus ņem vērā, un ar to nākotnē viņi būs krietni mazāk pakļauti dezinformācijai, jo citādā gadījumā, ja neviens ar viņiem nestrādā, tad mēs varam sastapties ar situāciju, kur kāda radikālā grupa viņus var attiecīgi savaņģot un tad aizvest neceļos un tādās krīzēs viņi nebūs mums atbalsts. Tā kā es teiktu, ka ar viņiem noteikti jāstrādā. Paldies. Un tagad man būs tāds tā kā noslēguma jautājums jums, pirms mēs vērsīsimies pie jūsu auditorijas jautājumiem. Protams, ir aizvien izaicinājums to jaunieti dabūt uz bibliotēku, parunāt par jauniešu domu vai parunāt par budžetu pašvaldības un tā tālāk. Tas jaunietis, ja ieliek, nezinu, to video TikTokā nāc uz bibliotēku, varbūt viņš paies garām un labāk pastīsies izklaidējošs video. Un varbūt tad jums arī darbā ir bijis tādi izaicinājumi, ka ieliekat kaut ko, kas jums šķiet tiešām forši un varētu būt noderīgs jauniešiem, bet neaiziet. Varbūt jums ir bijis šādi izaicinājumi, un tad varbūt kā jūs esat cenšies tos pārvarēt, vai arī jebkādas jums noslēguma domas. Es varu pateikt, uzreiz svaigākais piemērs, ja mūsu vidū ir kāds, kurš dzied, līdz 24. novembrim var pieteikties Geto Faktorā, bet Geto Faktors ir kopš 2014. gada bijis platforma pirmais lēciens tādiem mūziķiem kā Aminata, Kristīna Prauliņa, Bū un Justs. Tie ir zinām vārdi, un viņiem tas pirmais solis bija Getiņā. Un tajā laikā, kad tika izsludināti šie konkursi, atsaucība bija ļoti liela. Tur pat īpaši nevajadzēja strādāt. Mēs domājam, tagad varētu kaut ko tādu atkārtot, nav kaut kādu laiku bijis. Mēs sēdējām, domājam, ko tam jaunietim varētu iedot balvā. Beigās nonācām, ka 2000 diezgan solīdi par to, ka tu, pats sev atklāji, kaut ko padari, un gan jau, ka būs tā atsaucība. Ticiet vai ne, atsaucības tādas, kā mēs gaidījām, nav. Un mēs esam tur apzinājuši ne tikai ieliekot sociālos tīklos, tā apzina visas tās dziedāšanas studijas un tā. Un tas rezultāts varbūt nav tik spīdošs, kā mums gribētos, bet ko mēs secinām no tā? Tas maksā 2000, ir ieguldīts darbs, bet tā tad varbūt tam jaunietim to nevajag. Un nevis mēģināt atrast vainu jauniešos, kāpēc jūs nepiesakieties, bet varbūt, ka tas projekts īsti nav aktuāls un pieņem to. Jā, man ļoti aizrauja tā sociālo tīklu tēma, jo tas ir veids, kā mēs visvairāk sasniedzam jauniešus, nebraucot uz skolām. Es nezinu, es iesaku paskatīties, kāds ir tas mūsu Instagrams, tas stils, kādā veidā mēs runājam ar jauniešiem, jo mēs esam jaunieši, kas runā par tādām sarežģītām tēmām, bet to mēs cenšamies pasniegt dažādos interesantos veidos. Mums ir, piemēram, Instagram rīli, kas ļoti labi aiziet, ka mums ir, piemēram, atskati no pasākumiem, vai arī pirms nacionālas konferences, kas ir mūsu gada lielākais notikums, kur mēs arī sakrājam tos viedokļus. Mums bija tas ANO burvis, tur mums bija, ja pieteiksies tik un tik cilvēki, tad mēs izdarīsim to un to, tādos atraktīvos veidos, un varbūt pat šogad nav bijis tā, ka mums pietrūks dalībnieku uz lielāko daļu pasākumu, mums tiešām ir konkurss, jo tās vietas parasti ir limitētas, tādēļ, ka tā tēma ir saistoša, mēs ļoti klausamies, ko tad jaunieši grib, mums ir daudz brīvprātīgi, un tad mēs ar viņiem strādājam, tad arī par Instagramā tas jautājumi, kas tas arī, tā ir tāda temperatūras nomērīšana, kas labi sanāk, un to saturu veidot tādu uztveramu, varbūt nelikt ļoti daudz vizuāļos, piemēram, krāsas, tā, ka nevar saprast, uz kur būs skatīties, bet tā tiešām saprotam, uztveram komunikāciju, ka var sagaidīt, vai arī tas, kas mums šobrīd trūkst, ar ko es arī strādāšu, ir kaut kādi skaidrojošie ieraksti, ko, piemēram, dara jaunat starptautisko programmu aģentūru, ko dara ANO EDP, tādi
lai cilvēki zina, ka atrod, jo ir ļoti daudz organizācijas un ir diezgan maz informētība par to, ko tas katrs dara. Un tad, ja tu ieliec tā iespēju vai aprakstu, ko var sagaidīt no tevis, tad tam jaunietim radīsies izpratne, būs tāds, bet es īstenībā redzu sevi tur. Un tad ir arī lielāks potenciāls, ka viņš iesaistīsies. Bet tas, mums arī, piemēram, ir ANO vēstnieku programma tagad atklāta, un tie ir 15 jaunieši no visas Latvijas, arī no diasporas, kas savā reģionā, savā vietiņā uzrunā tos jauniešu apkārt. Viņi, piemēram, brauks uz skolām, viņiem tagad ir apmācība periods, un tad viņi brauks uz to savu reģionu, uz dažādām skolām, jauniešu centriem un stāstīs jauniešiem par iespējām un sniegs tādu plašāku skatījumu, kas arī ir ļoti labs veids, kā tam aktīvajiem iesaistīties tālāk. Es tikai gribēju tā vērst skatu nākotnē un teikt, ka tā jūra turpinās visu laiku mainīties un būs paisums un bēgums. Un es, piemēram, ļoti daudz mēs domājam šobrīd par to domu laukumā, ka Austrālija pirms nepilnu mēnešu tātad nolēma aizliegt turpmāk sociālos tīklu lietošanu personām līdz 16 gadu vecumam, un tas ir interesants precedents, kurš agri vai vēlu, un tas jau viss balstās tikai uz psihologu pētījumiem, vai ne? Tas agri vai vēlu var atrast arī dzirdīgas ausis, droši vien daudz ātrāk, kā, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs vai Ķīnā, bet var atrast dzirdīgas ausis Eiropas Savienībā vai Eiropas padomē, un skaidrs, ka tur būs bariņš, kuri pakluso visu kaut ko darīs, bet tas būs tikai tāds maziņš bariņš, tas nozīmē, ka atkal nāks jaunas paudzes, kuru interneta lietošanas paradumi atkal mainīsies, un skaidrs, ka viņi mainīsies arī Latvijā, jo mums jau ir liegums lietot mobīlos tālruņus skolā, kurš stāsies spēkā, un ļoti iespējams, cik man zināms, ka vēl tā latiņa tiks tikai celta augstāk. Vienmēr visos laikos, lai arī kādi būtu instrumenti, vienmēr saturs ir karalis. Un tas tā vienmēr ir bijis. Tāpēc mans vēlējums, laikam, šo visu noslēdzot, ir domāt radoši neatkarīgi no tā, kādas ir platformas un kādas ir iespējas, jo lieliska, laba, radoša ideja, viņa vienmēr tiek ieraudzīta un vienmēr nostrādā tikai dažreiz gadās, ka tas laiks, lai viņu pamanītu, ir nedaudz garāks nekā sākumā iecerēts. Un tad, laikam, es noslēdzot arī pievienošos Edgara teiktajiem, ka, ja tēma ir aktuāla, kā sasniegt jauniešus, tā informācija jauniešus atradīs. Ja tēma nav aktuāla, ja jums vajag palīdzēt aktualizēt tēmu, mans vārds ir Ingis Rutuls, nekautrēties, rakstiet man Instagramā, es jūs pakonsultēšu un mēģināsim rast risinājumu jūsu problēmai. Es vēl tik ātri atcerējos to, es gribēju kādā mirklī pateikt, neviens zīmols Latvijā, neviens zīmols nav aizsniedzis jauniešu Snapchatā. Neviens. Kāpēc? Tāpēc, ka Snapchat strādā tikai tāpēc, ka mēs viņus tur neaizsniedzam. tajā brīdī, kad mēs tur sāksim savu veco ļaužu lietu, viņiem bāzt acīs, viņi ātri, tāpat kā viņi to izdarīja no Facebooka un citiem sociāliem, viņi ātri tip aizsauļos kaut kur citur. Tā kā jā, par to vienmēr arī vajag padomāt. Jā, un tad noslēguma vārdi no manis. Iesaistīt jauniešus, viņiem tiešām ir fantastisks idejas. Es varu dažus piemērus ātri izstāstīt. Viens no piemēriem Liepājā jaunieši izdomāja pavadīt laiku kopā ar senioriem aprūpes centrā, lakoja nagus, staigāja, deva visu to, kas viņiem pietrūk. Pēc tam pašvaldība apmaksāja šo ideju, tad nākamajā gadā no saviem līdzekļiem, pirms tam tie bija Eiropas Savienības līdzekļi. Tā kā lūk viena aktivitāte, tad jaunieši Valmierā bija izveidojuši glutānu ēdienkarti restorāniem, ko restorāni izmanto, arī dažādus materiālus, ko izmanto tālāk jau asociācija vai biedrība, kas kā reiz, kur ir biedri, kuri nepanes glutānu. Tā kā viņiem ir foršas idejas par tādām, par kurām mēs pieaugušie pat nevaram aizdomāties, un, manuprāt, tas viņus atšķir, ka viņiem nav visi tie šķēršļi, kas ir mums pieaugušajiem, kāpēc to nedarīt. Otrs, domājam par visiem jauniešiem,
kā iekļaut visus jauniešus. Dodamies tur, kur ir jaunieši skolās, sportā, digitālajās spēlēs. Un, lai viņus sasniegtu, vienkārši iesaistam viņus, kā viņi gribētu, ko viņi gribētu, kas viņiem interesē, un lai viņi paši rada to saturu. Un pēdējais jauna starptautisko programmu aģentūra sniedz iespēju mācīties, rakstīt projektus, īstenot idejas, mācības ir apmaksātas, viesnīcas ir apmaksātas, mācību vadītāji ir apmaksāti. Šī ir lieliski iespēja iesniegt projektus gan jauniešiem, gan tiem, kas strādā ar jauniešiem, lai kaut ko mainītu. Un kā jau teicu, pierādījumi apliecina, ka tas strādā, tam ir pozitīva ietekme uz jauniešiem, un viņi kļūs krietni labāk, viņi pretosies dezinformācijai, kas ir ļoti aktuāli šobrīd. Paldies! Paldies, liels, ļoti labs nobeigums. Tad tagad vērsīšos pie auditorijas, vai mums ir jautājumi, un, ja jā, tad varētu pateikt, vai jūs gribat tādu tā kā vispārīgi jautājumu vai kādam konkrētam. Labdien, cienījamie eksperti! Mēs šeit šodien ar kolēģi pārstāvam augstākās izglītības jomu, un mums ir tāds mazliet sautīgs jautājums ar ļoti sautīgu problēmu, bet šī problēma rezonē ar visiem, jo, kā mēs sapratām, viss sākas pamatos, apmācot tos jaunos speciālistus un vadītājus. Sakiet, lūdzu, kā jums šķiet, augstākā izglītība vēl ir modē jauniešiem? Jo mēs izmantojam to jaunietim pieeju, uzrunājot jaunos studentus, bet redzam, ka palēnām sarūk. Kā jums šķiet? Un varbūt ir kāda pieeja tomēr, kā varbūt šo ieinteresētību palielināt. Paldies! Tā es varu ļoti subjektīvi pastāstīt, ka aiziet no augstskolas bija iespējams mans labākais lēmums dzīvē, jo tas iespējas, ko man atvēra pasaule, aizejot pēc pirmā semestra no augstskolas, ir neizmērojams, un es nekad vēl pret neko citu nemainītu. Bet tad atkal man ir draugi, kas ir mācījušies un kas mācās un kas arī strādā labos amatos. Un tas ir absolūti nepieciešamība viņa amatos strādāt. Tāds daudz interesantu darbs, tīpašā valsts pārvaldē, piemēram, politikā. Bez tā tu neiztiks. Kaut gan ir vajadzīgs bakalaura grāds vismaz, lai būtu politikā, vai nav? Ir vajadzīgs, ja? Nav vajadzīgs. Tad paskroloju TikTok īstos tematus un viss būs kārtībā. Droši vien es varu komentēt par to, ka ne viss ir nepieciešams, ne visi jaunieši grib mācīties augstskolā, tāpēc, ka mums līdzīgi kā zelta zivtiņām, laikam bija tur 3 sekundžu atmiņa, tā arī skrolojot, tev ir 3 sekundes, un 3 sekundes iepratīm, piemēram, bakalauram 3 gadus, tas neizklausās diezko, vai 4 gadus. Jā, tas neizklausās diezko kārdinoši, un ir tādi cilvēki kā Ingus, kurš ir darītājs, un kurš pats tiks galā. Un tādam cilvēkam es pieļauju, ka augstākā izglītība var būt tikai kavēklis viņa attīstībai. Bet tāds cilvēks kā ārsts, es negribētu ārstu, kurš ir TikTokā iemācījies, kā griezt, vai ne? Tā kā ir virkne profesiju un virkne studiju, kas prasa tomēr to augstāko izglītību un iedziļināšanos. Es pats esmu izmācījies sociāla zinātņu fakultātē, bakalauras komunikācijas zinātnē, kā žurnālists. Man kā praktiķim, tāpēc arī minēju praktiskos piemērus, man šķita ļoti jocīgi, ka manu bakalaura darbu novērtēja nevis pēc satura, bet novērtēja pēc tā, vai es māku ielikt pareizi atsaucas, jeb noformatēt. Un tad es varu paprasīt jebkuram draugam, lai man to izdara, bet saturu var radīt tikai es. Vai, piemēram, ja bija kaut kāds kursa darbs, kur mēs toreiz praktiski uztaisījām. Mana tēma bija, kā bez priekšzināšanām uztaisīt žurnālu, kas ir nopērkams Narvesen kioskos, apmēram tā. Un ar Ozolu mēs uztaisījām hip-hop žurnālu, kas iznāca 2 vai 3 mēnešos, tā kā Santa, tāds bies un glancēts. Un es dabūju 9, nevis 10. Tas žurnāls bija nopērkams, bet es dabūju 9, tāpēc, ka man kaut kas nebija tur teorijā, it kā pareizi. Vienmēr būs dažādi cilvēki, bet es teiktu, ka ir jāliek vienkārši akcents uz to, kas ir tiešām vērtīgs un vajadzīgs. Vienmēr jāatceras, ka neraugoties uz to, kāds ir vecums ierakstīts tev pasē, mums ir arī visiem kaut kādas kopīgas iezīmes. Respektīvi, mēs labi zinām, ka cilvēks Spānijā, un vienalga viņš ir jaunietis vai vecs cilvēks, ja kaut kas nav kārtībā, viņi iet ielās, un tas ļoti skaudri dzirdams, ka kaut kas nav kārtībā, kamēr
Es neteiktu, ka Fridays for Future, piemēram, ļoti izpaudās Rīgas ielās, tad, kad gāja vaļā tas lielākais karstums Zviedrijā un atkal arī citās pasaules metropolēs. Un līdz ar to jaunietis ir tieši tāds pats cilvēks. Un mums, man liekas, par šo tematu augstākā izglītība ir jādomā nedaudz plašāk, jo mēs joprojām pieļaujam, un arī valsts uzņēmumos mēs pieļaujam cilvēku bez augstākās izglītības stāšanos augstos amatos. Tas notiek šobrīd, šajā mirklī, tagad. Igaunijā radio bija joks par to, ka visiem DJiem jauniešu radiostacijā 45. Es prasu, kāpēc jums ir 45? Es saku, kāpēc jūs nelaižat jaunos DJs pa dienu strādāt? Nē, jaunajiem DJiem tas vēl ir jānopelna. Un jo vairāk mēs dosimies uz rietumiem, jo vairāk mēs redzēsim, varbūt Briti ir tāds patīkams izņēmums, jo viņu baigi daudz, un vācieši varbūt nedaudz, bet jo vairāk mēs skatīsimies rietumu sabiedrībā, jo vairāk mēs redzēsim to, ka patiešām vispirms ir vecie, un ir tā vecajo pasauli, un tikai tad viņi laiž lēnām tos jauniešus iekšā. Es nesaku, ka viens vai otrs modelis ir labs un perfekts, bet tas ir vienkārši tas, kā pasaule darbojas, kamēr mēs atļaujam par, piemēram, kamēr mēs pieļaujam, piemēram, ka par vienu no galvenajiem cilvēkiem kādā uzņēmumā kļūst cilvēks, kuram nav augstākā izglītība. Jā, viņš ir, tā kā Edgars saka, darītājs, visu perfekti dara, viss ir labi, bet šī papīra viņam nav. Un tad, ko lai mēs atbildam universitātēm, vai ne? Jā, es tomēr vēlos mazliet aizstāvēt augstāko izglītību. Bet es ļoti labi saprotu, ka ir dažādi jaunieši, dažādas vajadzības un varbūt, lai uzsāktu biznesu. Un ja tu tiešām esi spējīgs un tev ir varbūt papildus izglītība, un šī izglītība ir ārkārtīgi liela nozīme mūža izglītība, ka mēs visu laiku mācāmies, ka mēs nepaliekam uz vietas. Un mums tieši šī nacionāla konference, kas mums ir katru gadu, kas jau pieminēja, mums bija darba grupa, kurā bija dažādi jaunieši ar nosaukumu Vai STEM izglābs Latviju. Mēs tā ļoti cenšamies ar lampas tematiem parasti aizraut to jaunieti, un tur bija humanitāru zinātņu pārstāve un arī no STEM nozares. Un, tie viedokļi bija dažādi. Viens ir, piemēram, izglītības pieejamība, otrs ir aktualitāte, vai tas studiju piedāvājums vispār ir aktuāls mūsdienu jaunietim, jo izglītības sistēma ir mazliet atpakaļ, un es saprotu to, ka mēs nevaram visu laiku skriet visam pakaļ, bet tas arī ir tas, vai jaunietim tas vispār ir interesanti. Otrs ir tie akadēmiskie standarti, kas arī ar ko es saskaros ikdienā, es studēju juristos, un tas tiešām ir tā, vai man tiešām ir tieši tā, kā ir rakstīts jānorāda, bet tāda ir tā sistēma, un ja es augstu vērtēju augstāko izglītību un to, ka man vajag to diplomu un vajag to atzinību, tad es to darīšu. Otrs ir tas, vai jaunietis, kas šaubās, un kad ir vēl, piemēram, valsts aizsardzības dienas, kad ir ļoti daudz izvēles jāizdara, kas ietekmē, un tad jaunietis varbūt var pavērties uz vienu vai otru pusi. Tas, kas ir jādara, manuprāt, ir jāstāsta par tiem ieguvumiem, un tad ir aktuāls jautājums, ko mēs atbildam, ja, piemēram, politiķi ir visaugstākās izglītības, dažreiz ir 9 klašu izglītība, kā mēs varam pateikt, ka augstākā izglītība ir vērtība, ja tie ir tie cilvēki, kas lemj par mums ikdienā. Un tā man šķiet, ka ir vairāk diskusija sabiedrībā nekā jauniešos, kas tad ir tās mūsu vērtības, un vai mēs, kā sabiedrība, vērtējam augstāko izglītību vai izglītību kopumā, vai mēs lasam grāmatas, vai mēs ejam uz papildu kursiem, mācāmies par bērnu audzināšanu, kas ir tā nākamā paudze, ko mēs audzinam. Jā, paldies. Tas bija pirmais vans. Tad mums varbūt ir laiks vēl vienam jautājumam. Ja kāds vēlas pajautāt. Jā, sveiciens. Es pavisam īsti piebildu par augstāko izglītību. Noteikti es arī esmu no augstskolas. Viens komentārs, ka ja pienāks tas brīdis, kad vajadzēs un šķitīs, ka vajag augstāko izglītību, to vienmēr var darīt arī vēlāk. Respektīvi, tas aicinājums nestīties uz to kā uz lineāru procesu, bet kaut kādā brīdī tas pienāk. Bet mans jautājums patiesībā pēc viena man šķiet no Toma teiktā par to, ka saturs ir karalis, jo es par to aizdomājos arī skatoties jau uz diskusijas nosaukumu. Ja šodien mums tur ir kā veidot sarunu ar TikTok, Snapchat paudzi, pēc pāris gadiem visticamākais, ka tur būs jau pavisam citi vārdi, par kuriem mēs vēl šobrīd nenojaušam. Līdz ar to tas droši vien lielākais izaicinājums tiešām ir par to saturu. Un par saturu domājot, mums iepriekš bija viena darbnīca par storytellingu, kur teica, cik svarīgs ir konteksts, kad mēs kaut ko gribam stāstīt. Un
tad tas mans jautājums nav konkrēti, bet varbūt drīzāk jaunākajai paaudzei virzīts šeit par to, kas tad īsti ir tās lielās varbūt lietas, kas interesē šodienas jaunieti. Kas ir tie jautājumi, ar kuriem mēs varētu aizraut jaunieti, domājot par to, kādu veidu saturu. Vai tā ir šeit jau daudzreiz izskanējis, ja ilgtspēja, kas varbūt ir kaut kas viens, vai arī tas varbūt nav aktuāli, bet kas tad ir tās aktuālās lielie jautājumi, par ko jūs domājat? Tā lielos vilcienos aktualitātes. Zin, kā ir visas lietas ir aktuālas, tikai katrai lietai ir attiecīgi izmēra mērķa auditorija. Tā kā mēs pirms tam runājam, ja mērķa auditorija ir maza, tad tur neko daudz nevar aktualizēt, tad cilvēkiem tas vienkārši neinteresēs un cilvēki par to neskatīsies saturu, viņi to vienkārši pašķirs tālāk. Un man liekas, ka sasniedzot kaut vai noliekot kaut kādu mērķi, ir skaidri jānodefinē, ko jūs gribat sasniegt, kādus jauniešus, ko jūs viņam gribat sniegt un mēģināt atrast vienkārši nodefinēt to mērķa auditoriju. Jo vienkārši jaunieši ir ar ļoti, ļoti daudz dažādām interesēm un ļoti maz iespēja, ka vienkārši stumjot kaut kādu ideju jauniešiem, ka viņi sasniegs kaut kāds tiešām dzirdīgs savs. Sākumā jau laikam nodefinējot auditoriju, kas ir, reģionā, kur jūs strādājat. Piemēram, kāds darbojas Liepājā, vai viņam interesē sasniegt jauniešu salūksnē, baigi jau laikam, ka nē. Jā, man ir diezgan maz ko piebilst, bet vairāk ir, es nezinu, no kādas universitātes jūs esat, bet tur jau ir tas tēmas ietvers, kādā jūs vispār varat strādāt. Jo tie jaunieši ir ļoti dažādi un tās tēmas tiešām mainās un tiešām tie sociālie tīkli tagad ir jauns Twitters. Ir visu laiku jāmēģina atrast jaunu veidu, kā sasniegt. Un es drīzāk teiktu, ka jums ir jāskatās, kas jums ir piedāvājums un kas ir tas loks, cik jūs tālu varat izplasties. Jo tāda viena tēma, kas jauniešiem ir aktuāla, nav. Es varētu teikt, ka maniem jauniešiem, ar ko es ikdienā strādāju pastarpināti, ir diplomātija, iesaiste politikā, lēmumu pieņemšana, kā strādā starptautiskās institūcijas, kā es, kā jaunietis Latvijā varu sasniegt Eiropas Savienības līmeni, kā es varu sasniegt ANO līmeni. Tas tēmas ir tiešām ļoti, ļoti dažāds, un runājot ar dažādu jomu pārstāvjiem, tur var, piemēram, veidot fokus grupas, lai jūs, piemēram, jums ir universitātē problēma, ka jūs nezināt, kā sasniegt tos jauniešus, izcils veids ir fokus grupas, tiešām tā koncentrēt, aptaujāt, piemēram, kaut vai 50 jauniešu vai 20, tur uzreiz būs saprotams, varbūt, kas ir tās problēmas, jo savā lokā bieži vien mēs neredzam, kas mums tad ārā ir, jo savas tās sliktās lietas mēs neredzam. Un tad, ja kāds atnāk no malas un pasaka, īstenībā man bija jau sen ideja, ka varētu tā un tā, tas palīdz. Un arī tas ir tas, ko mēs darām. Tēmas ir ļoti, ļoti dažādas, un tur var izplausties, un ilgspējība ir aktuāla, bet arī tas ir milzīgs tāds maziņš burbulis īstenībā, un tad lielākie dēļ arī jaunieši varbūt ilgspējība nav, tāpēc, ka viņi nemaz nezin, kas tas ir, bet kaut kādi apakšmērķi, ikdiena, piemēram, vide, tas varbūt viņiem ir aktuālāks. Ja drīkst tomēr pateikt, man šķiet tās tēmas būs dažādas, un tas mūsu uzdevums ir ieinteresēt, bet tas, kas vieno jaunieti, mūsu vidū, es pieņemu, ir arī vecāki, un mēs zinām, ka nākas šodien diezgan daudz laika pavadīt darbā. Un tas, kas ir vienojošais visiem jauniešiem, viņiem trūkst uzmanības, tāpēc, ka mēs esam aizņemti arī pašvaldību un valsts un daudz citi sociālo tīklu profili ir ļoti, tā teikt, viņi nevēlt uzmanību tam jaunietim. Ir laika pa laikam kaut kāds ieraksts, un tas arī ir loģiski, ir par visu kaut ko jārunā, bet arī tur viņi sajūt to, ka varbūt tas nav īsti priekš manis, ka ar mani nerunā. Viens ir tā valoda, bet arī tā regularitāte un vispārējais. Un man šķiet, ka, lai aktualizētu tēmu, ir jāspēj atrast, kur tas jaunietis sevi var ieraudzīt tās tēmas griezumā. Jo viens, kas interesē jauniešus, kā es varu nopelnīt. Paprasīsiet jebkuram jaunietim uz ielas, tas būs top 3, top 5 pilnīgi noteikti. Viņš grib, tas jaunietis būtu saredzēts un dzirdēts, un tāpēc es drīzāk skatītos no tāda aspekta. Es vēl varu piebilst, ka man liekas, sociālais mārketings pārdot uzvedību kā preci, manuprāt, tas vēl projām strādā. Protams, ka sākumā ir jāsaprot vienkārši, kas ir tas, ko tas jaunietis grib. Vienkārši viens piemērs no tā, kā mēs centāmies mainīt jauniešu uzvedību mums vēlamā virzienā. Katram jaunietim pēc dalības projektos vai pēc starptautiskām mācībām, uz kurām mēs viņus nosūtam, ir jāizpilda tāda jūtpās tāds certifikāts, kur viņam pašam jānovērtē savas kompetences. Un jaunieši diezgan slikti to aizpilda. Un tas, ko mēs domājām, kā mēs varētu veicināt to, ko viņi aizpilda. Un tad mēs sākām domāt, kāds viņam varētu noderēt. Un tad mēs izdomājām, kas jaunietim interesē karjera.
karjera, kā nopelnīt vairāk vai kā citādi. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs pieaicinājām karjeras speciālistu, kas izskaidroja kompetences, kā šīs kompetences palīdzēs viņam darbā, intervijā, ar ko viņš būs labāks, pieņemsim, par to, kas nav piedalījies šajā pieredzē, kuram nav šis jūtpās certifikāts. Un īstenībā tas uzrunāja jauniešus. Tad, kad mēs viņiem to stāstījām, tas kaut kā salinkoja viņiem kopā, ka principā aizpildot šo kompetenču sadaļu certifikātā, tu principā izdari karjeras atbalsta darbiņu sev. Un tu noteikti būsi konkurētspējīgāks ar citiem jauniešiem. Tā kā es teiktu, tā tiešām ir tā domāšana, kas interesē jaunietim, kā pārdot kā preci šo uzvedību. Tā kā es domāju, ka vismaz domājot par sevi un par kaut kādu, kā mēs aģentūrā strādājam, pie šī mēs cenšamies ļoti piedomāt. Paldies. Labi, paldies. Es arī iesaku, ja grib zināt, kas jauniešiem interesē, pasēdēt 10 minūtes TikTokā katru dienu. Tur būs visa informācija, kas jauniešiem interesē, tā gan mainīsies katru dienu. Bet, labi, nobeidzot diskusiju, liels paldies mūsu diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka noteikti katrs var aiziet ar kādu, varbūt iedvesmu vai domu graudu un sapratni, kā tad ar tiem mistiskajiem jauniešiem runāt. Un jā, paldies jums arī! Paldies, ka bijāt ar mums šajā Melns uz balta epizodē. Šoreiz mēs bijām diskusijā kopā ar Aleksandru Bērziņu, Nikolu Kleinbergu, Ingusu Rutuli, Tomu Grēviņu un Edgaru Gertneru. Atgādinam, ka mūsu mājaslapā www.melnsuzbalta.lv jūs varat atrast iepriekšējās epizodes, jūs varat arī atrast īsu skaidrošanu par dezinformācijas atpazīšanu, kā arī jūs varat ziņot par dezinformāciju, uzspiežot uz dzeltenās pogas, ziņot par dezinformāciju. Jūs varat arī mums sekot sociālajos medijos, piemēram, YouTube un Spotify, un arī dalīties ar tiem citiem cilvēkiem. Paldies, ka bijāt šeit. Uz tikšanos nākamreiz.